Grupu māja, tas ir mājoklis, kurā dzīvo cilvēki ar garīgu raksturu traucējumiem. Lielais iegūms ir tas, ka katram ir sava atsevišķā dzīvojamā telpa. Viņš ir savā, ja viņš jebkurā brīdī cilvēks, ja sajūtās, ka viņš ir pabūt vienatnē, viņam ir šī vieta, kur pabūt vienatnē. Eiropas Savienība, mūsu Latvijas sabiedrība vairāk ved uz tādu augstākas tolerances līmeni pret dažādiem cilvēkiem un uz to, lai pēc iespējas vairāk radītu apstākļus un iespējas cilvēkiem iekļauties sabiedrībā. Manuprāt, tas arī viens no ļoti svarīgiem šī projekta mērķiem. Nu, un, protams, arī tas tīri praktiskais, kad ir sakārtota ēka, patīkama vide, gan tie, kas te dzīvos, gan tiem, kas strādās, gan arī klientiem, protams, ir iespējas, kuras līdz šim nav bijušas. Veidojot šo ēku, es visu laiku mēģināju atgādināt mūsu projekta komandai, iejūtamies šī iemītnieka kurpēs, mēģinām pielāgot, kā viņš šo ēku lietos, kā viņš šeit pārvietosies, kas viņam ir nepieciešams, un mēģinājām izveidot šo ēku tādu, lai viņa būtu ērta dzīvošanai ikvienam. Ēku mēs veidojām mierīgos toņos, tādu, lai cilvēki ienākot šajā dzīvoklī varētu ienest arī savas krāsas. Tātad dzīvokļu iekārtojums ir neitrālos gaiši pelēkos toņos. Tad, kad šeit atradās slimnīca un pansionāts, apkārt šī teritorija bija iežogota ar žogu. Bet pēc projekta realizācijas žogs ir nojaukts un šobrīd teritorija ap ēku ir pieejama visiem Bauskas iedzīvotājiem. Tas arī ir darīts ar nolūku, lai ēkas iemītnieki nejustos kā iežogotā teritorijā, lai viņi izietu sabiedrībā un lai šī teritorija būtu brīvi pieejama visiem. Šie cilvēki varēs dzīvot pilnvērtīgi, viņi varēs strādāt, viņi varēs iet darba tirgu, viņi varēs uz vietas darbnīcās sevi pilnveidot. Man liekas, tā ir tik liela vērtība, kas ir izdarīta, kas ir izveidota šiem cilvēkiem, un es ļoti ceru, ka tas arī visā Latvijā attīstīsies arvien vairāk, un šiem cilvēkiem būs iespēja dzīvot arī pilnvērtīgu, cilvēku cienīgu dzīvi.